Šodien es atcēlu visus savus plānus un nobraucu 40 km vienā virzienā šī īpašā notikuma dēļ. Nāc man līdzi, lai noskaidrotu, kas tad tāds te notiek. Mēs atrodamies vīna darītavā Chateau Gobert, un mūsu ierašanās laikā šeit šodien ir ļoti viegli pamanīt, ka lietas nenotiek tā kā parasti. Milzīgas koka kastes ir saliktas pa visu pagalmu, smagā mašīna noparkota iebrauktuvē, pacēlāji braukā turp un atpakaļ, un kādēļ te ir tik daudz darbinieku? Lai to noskaidrotu, mums ir jāatrod vīna darītavas īpašniece – Džulieta. Un Džulietu mēs atrodam aizkulisēs, kur viņa rokas nenolaizdama mazgā lielās metāla tvertnes, pārkārto milzīgās vīna kastes un līmē etiķetes uz pudelēm. Zini ko? Varbūt labāk netraucēsim Džulietai strādāt. Tā vietā labāk ieklausīsimies apkārtējās skaņās. Tā izklausās, kad no vīna raudzēšanas telpas nāk ļoti daudz trokšņu. Šim kanālam joprojām nav sponsoru. Tādēļ es izmantošu šo iespēju. Es jums pastāstīšu par sava tēva medu. Jā, tieši tā. Mans tētis ir bitinieks un Latgales dziļumos, Latgales nekurienē, Latgales zaļumos. Viņš ievāc visgaršīgāko, vissaldāko medu ne tikai Latgalē, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Jā, protams, es to saku, jo es esmu viņa dēls. Bet arī es nevienu citu medu garšīgāku par šo neesmu ēdis. Tādēļ, ja tu gribi atbalstīt šo kanālu, tu vari nospiest like, tu vari iekomentēt, tu vari parakstīties uz kanālu. Kā arī tu vari sev iegādāties burciņu medus. Tādēļ atsūti man ziņu uz e-pastu, un mēs dabūsim veidu, kā tev nogaidāt šo saldo prieciņu uz tavām mājām. Tev tas garšos, tev tas garšos, tev tas garšos. Caurules vērpjas lejā no betona tvertnēm, motori pumpē vīnu caur filtriem. Un pudeļu klaboņa skan pa visu pagalmu. Viena pēc otras. Simtiem keramikas pudeļu tiek piepildītas, aizkorkētas un sagatavotas gadiem ilgai glabāšanai. Taču tā nav tikai pudeļu piepildīšana. Tas ir šis modernais pudeļu dizains, kas man lika šodien atcelt visus manus plānus. Jo tādu pudeli kā žužu tev neizdosies atrast centimiljonā. Varbūt pat ne visā Bordeaux. Un tā smagā mašīna, tā ir paredzēta speciāli pudeļu piepildīšanai, jo tajā iekšā ir pudeļu piepildīšanas iekārta. Lielākajai daļai centimiljonu vīndaru nav savu piepildīšanas iekārtu, jo pirmām kārtām tās ir dārgas, otrām kārtām tās ir grūti uzturēt, un trešām kārtām tās tiek izmantotas tikai vienu reizi gadā. Tieši tādēļ tu vari pazvanīt šai kompānijai, kas atbrauks ar savu smago tavā pagalmā un piepildīs pudeles tavā vietā. Nākamajā mēnesī mēs atgriezīsimies vīna darītavā Chateau Gobert, lai veiktu pilnvērtīgu ekskursiju. Bet pagaidām, ja tev patika šī minisērija, atstāj komentāru, tādā veidā es zināšu, ka jātaisa vēl, un, protams, neaizmirsti abonēt kanālu. Tas patiešām palīdz šim kanālam augt. Paldies, ka skatījies, un nospied arī laiku!